Čau! Šodien mēs parunāsim par naudu, par finansēm, par finanses, kas ir tavā uzņēmumā un kā viņas savijās bieži vien ar privātajām un ko ar to visu darīt. Man šodien būs viesis, es nebūšu viena. Parunāsim ar kādu, kuram ir cits viedoklis bez manējā, jo es jau arī visu kaut ko varu sastāstīt, bet interesanti ir parunāt ar kādu, kuram finanses un šādas lietas ir ikdiena un darbs. Tāpēc šodien esmu uz sarunu aicinājis Lauru Kazakeviču, kas ir finanšu mentore. Un mums būs dubulta saruna. Yes. Čau! Čau! Ļoti labi, mēs esam saslēgušās ar pirmo reizi. Un viss mums strādā. Es tevi redzu, es tevi dzirdu, tās ir labas ziņas. Super! Es arī tevi redzu un dzirdu, jo es neesmu tādā ierastā šodienas vidē. Es esmu ofisā, pārunu telpā, un man vienmēr liekas, ka kaut kas noies greizi, kaut kas ir ārpus ierastā ritma, bet viss ir kārtībā, super. Jā, izteic, ka tu esi klusajā telefona būdiņā. Jā. Ok. Klau, pirms mēs metamies iekšā, es kaut kādus jautājumus uzdodu no savas puses. Uztais lūdzu ievadu par sevi. Kas tu esi, ar ko tu šobrīd nodarbojies, kas ir tas tavs ekspertīzes lauks, ar ko tu palīdzi? Vai mēs zinām, ar ko mums ir šodien runa? Labi, es esmu Laura Kazakeviča, es esmu finanšu mentors, un es esmu finansists gan pēc savas izglītības, gan arī pēc savas būtības, pēc savas iekšējās pasaules. Es ticu cipariem, es, protams, ticu arī daudzām citām lietām, bet cipari ir tie, kas mani parasti tur uz zemes. Un es palīdzu solo uzņēmējām vienlīdz, tāpatās kā es arī strādāju ar uzņēmumiem, kuri vairs nav solo versijā, kuri jau ir lieli, kuri jau ir attīstījušies un kuriem ir vajadzīga cita palīdzība, tajā skaitā arī finanšu palīdzība. Tas ir tāda vairāk procesu ieviešana, struktūras sakārtošana, automatizācija un tā tālāk. Tāpēc es strādāju man gribētos teikt, ar dažāda izmēra klientiem. Es esmu sev definējis, kā es strādāju ar uzņēmējām, bet ar vien vairāk un vairāk es saskaros ar to, ka mana ekspertīze ir arī nepieciešama uzņēmējiem, kungiem. Ļoti labi. Visi esam cilvēki, kurši visi ap vienu to pašu arī grozās. Klau, vai tev ir kaut kāds tāds sets ar lietām, kas parasti noiet greizi? Tad, kad mēs runājam par... Es domāju, ka šodien vairāk runāsim par uzņēmumu finansēm nekā personīgajām. Tad, kas ir tās biežākās, kļūdas vai lietas, kas noiet greizi, ko cilvēki nav, saplānojuši, izdarījuši, par ko tev visbiežāk ir jāstrādā reāli? Labi. Redz, kā tu saki, nerunāsim par personiskajām finansēm, runāsim par uzņēmumu finansēm, bet man vienmēr gribās teikt, un es arī to savām klientiem saku, ja tev ar personiskām finansēm ir tā, ka tu buksē, tad arī tavā uzņēmē darbībā būs tieši tas pats, jo ja tev viena istaba ir nekārtīga, visticamāk, tev otra nebūs kārtīga. Bet ja mēs pārmetamies pie uzņēmuma finansēm, tad ir dažādas situācijas un dažādas problēmas, ko es redzu praksē ar uzņēmumiem. Ja tie ir solo uzņēmumi, mazie, tad tās ir vienas problēmas. Ja tie ir lieli uzņēmumi, lielāki kā solo uzņēmumi vai lielie, tad tur ir citas problēmas. Katrā attīstības fāzē šajā te spirālē uz augšu ir citas problēmas. Kam ir izgājuši cauri jau lielie uzņēmumi, jā, ar to saskarās solo uzņēmēji. Līdz ar to ir dažādas lietas. Protams, kad viss, ja mēs runājam par finansēm, tad pamatā tas viss nonāk pie finansēm, kad lai cik mēs kārtīgi un skrupulozi plānotu, vienmēr notiekās kaut kāds force majeures. Kaut ko nepērk, kaut kas ir tieši pretēji jānopērk, un tad trūks šis te buferis, no kā pasmelties. Trauciņš, kurā ir kaut kas ielikts un ko mēs varam paņemt. Tad vienmēr vajag sākt pārkārtot, sistematizēt darbību kaut kādā savādākā veidā, lai būtu no kurienes paņemt. Es tā viena lieta, kas būtu jāņem vērā, ka gan privāti, gan uzņēmumi īstenībā ir jādomā par to, lai būtu šis te, rezerves fonds vai kaut kāds fonds, kas nav aizskaramā nauda, bet kas ir just in case, ja nu vajag pārvilkt kādu, klusāku momentu vai kaut ko vajag, nopirkt, whatever. Protams. Tad tas būtu Protams. Jā, jo redzi, kā tas ir.
parasti uzņēmēji grib vienkārši attiet no tās finanšu daļas. Mēs gribam skaitīt naudu, cik mums paliek kontā, cik mēs esam nopelnījuši, ja? Bet tajā brīdī, kad ir jāsāk plānot šīs te finanses, mums ir tā, man cipari nepatīk, es skolā ar matemātiku biju uz jūs, vai arī, ja es biju uz tu, tad es negribu iedziļināties šajās te finansēs tik dziļi, lai tiešām veidot šos te uzkrājumus. Jo kas notiek ar finanšu plānošanu? Tas jau nav tikai paskatīties, tas jau nav darbs, ko dara grāmatvedis. Es neesmu grāmatvedis, es arī zinu, protams, par kaut kādiem standartiem, bet es nedaru grāmatvežu darbu. Es esmu finansists, kurš ne tikai pajautā klientam sākumā bāzes stāvokli, kāds ir tavs apgrozījums, proti, kāds tev kredīta apgrozījums, kāds tev debeta apgrozījums, ieņēmumu izdevumu un cik tev paliek vispārībā pāri. Tas ir pats minimums, ko mums vienkārši vajadzētu identificēt, kas notiek mūsu finansēs. Un tajā brīdī, kad notiek šīs situācijas, ka mēs gribam mācīties, mēs gribam ieguldīt kaut kādos savos, teiksim, pamatlīdzekļos vai jebkādā citā darbībā, mums vienkārši nav naudas. Un tāpēc mēs plānojam, ko mēs darām nākotnē, lai mums būtu tas tekošais apgrozījums, dēļ kā mums ģenerējās šī te peļņa, un arī tas, ja mums kaut kas notiekās, lai mums ir no kurienes paņemt. Jo es teiktu, arī brīdī, kad uzņēmumā ir plus, tad mēs nevis ejam un nopērkam jaunākas kurpītes vai jaunāku datoru, bet īstenībā mēs kaut kādu daļu atliekam. Tad mēs skatāmies, kas pēc tam ir vēl realistiski. Un, kas ir kaut kādi tādi, kam točni vajag pievērst uzmanību? Paņemsim cilvēks tā, nulīs, nezinu, tikko sāku, viņam, man būtu jātaisa Excelīts, man būtu jāzina, kas man būtu jāzina ar manām finansēm, kas notiek. Jo redzi, tad, kad mēs sākam, parasti arī, ko es identificēju, tad, kad mēs sākam savu uzņēmēju darbību, visticamāk, tas ir kaut kāds mazais sapnīts, ko mēs esam izsapņojuši, kas dara kaut ko, kas, piemēram, tur šuja vai jāda vai, vienalga, kas vienkārši sniedz pakalpojumu. Un to mēs darām paralēli kaut kam, vai tas ir algots darbs, vai tas ir bērnu kopšanas atvaļinājums, vai vienkārši posms dzīvē, kurā mēs domājam, ko es varētu tagad darīt. Un tas viss attīstās no tā kā mazais kamoliņš. Mēs sākam tīt to kamoliņu, tā darbība ir pavisam maza. Un tad mēs, kā saka, operējam, tad mūsu tajā kontā, man gribētos teikt, plūst mūsu iniciatīva, mūsu vēlme attīstīt šo te biznesu, un tas viss ir forši. Un tajā brīdī, kad sāk no mums jau kaut ko iegādāties, mums tā vieta atkal ir kaut kas jāsaražo. Un mums atkal jāiegulda līdzekļi, un nevienmēr tie līdzekļi, ko mēs saņemam atpakaļ, ir tie, ko mēs varam ieguldīt. Mums ir jāpaņem arī no savas darbības. Un tas ir tas brīdis, ka mums, tad, kad mēs jau jūtam, ka šī jau veidojas kā uzņēmēja darbība, jau var, ka mēs ne tikai, jūnijā es to daru, jūlijā es to nedaru, darīšu to septembrī. Tas ir tāds hobijs, bet kad tu jau mēnesi no mēneša, nedēļu no nedēļas sniedz savu produktu vai savu pakalpojumu, tev tad vajag sākt skaitīt jau līdzi. Vienkārši elementāri, cik saņem, cik iztērē, jo mēs ļoti bieži arī, man gribās teikt, izgāžam nevajadzīgi tos līdzekļus, jo mēs īsti nezinām savus izdevumus. Iespējams, ka daļa no tiem izdevumiem ir tāda, ko mums patiešām pat nevajag. Varbūt ir kaut kas, ko var aizvietot ar kaut ko lētāku, jo mēs esam ieguvuši informāciju, ka eksistē tirgu arī vēl kaut kāds cits risinājums. Bieži vien arī, es teikšu godīgi, man ir viena tāda aplikācija, kas ģenerē tos captions, tos subtitrus. Es viņus izmantoju divas reizes mēnesī, un par to es maksāju naudu. Un es vienkārši nosacināju, es to neizmantoju. Man nevajag to aplikāciju. Man ir tas pats, bet es nevaru atrast, kā no viņas atteikties. Jau 3 mēnešus. Bet tā ir un īstenībā, ka tu sāc skatīt. Ja, piemēram, kā agrāk, tad, kad es biju pašnodarbinātā, man bija viss ļoti skaidrs. Man bija visvienkāršākais režīms, manuprāt, mikro nodokļu maksātājs, tad cik saņēma noskaitīja nodokļus nos atsevišķā kontā, es pār to naudu neskatos, pārējais viss ir man brīnišķīgi. Neko nenorakstu, viss ok. Bet tagad jau vairāk kā 2 gadus man ir SIA, kas ir pilnīgi cita loģika. Tur ir grāmatvedības uzņēmums, tur jau es esmu arī iegriezusi to savu uzņēmēju darbību, man ir kaut kādas ikmēneša izdevumi, piemēram, tur mājaslapa, kaut kādas kursu platformas, tie paši captions, par kuriem jāmaksā, vēl tur Zoomi, vēl kaut kas. Kas nozīmē, ka es pat nevaru vairs tā, šomēnes strādāšu, nākamēnes nestrādāšu. Man ir reāli jādomā par savu cash flow, un ja es gribu nestrādāt kaut kādu laiku, man reāli tam ir jāsāk gatavoties finansiāli, jo ļoti iepriekš. Vai ne, tur pilnīgi cita loģika uzreiz ir un skaitīšana. Un pareizi tu saki tieši tā, šis te skaitītājs, viņš kaut kādā brīdī sāk griezties, ka tev nav tikai tavs telefona rēķins vai tavs internets, ko bieži vien mēs piemetam pie savas privātās darbības. Tu sāc veikt saimniecisko darbību un tev sāk rasties tekošie izdevumi.
Un tajā brīdī, kad tev tie tekošie izdevumi jau ģenerējās un ģenerējās, tev ir jāsaprot, kas tev ir jānopelna, cik tev ir jānopelna, pareizāk sakot, lai tev nākamajā mēnesī vai tajā pat tekošajā tev ir samaksāt par Zoom, par aplikācijām, par to, un nedodies, tu vēl esi paņēmusi ofisu Verdē, jā, kur katru mēnesi no tevis tiek sagaidīti šie konkrētie līdzekļi, un tu nevari vienkārši pateikt, sorry, draugi, ja šis man ir hobijs un es jums nevaru samaksāt, tur ir izēja, un tur mēs arī ejam, ja nevaram samaksāt. Tāpēc tas jautājums par to, kurā brīdī sākt skaitīt savus ienākumus un izdevumus, es teikšu visos brīžos, pat no tā paša sākuma. Jo te mēs atkal iešausim kājā ar to, ka mēs nenoteiksim savam pakalpojumam vai produktam cenu, jo mēs nezināsim, cik mēs tērējam. Jā, es atceros, vienreiz bija saruna ar vīru arī par manām cenām, kaut kādiem stratēģijas darbiem, un es tā kā dodu to ciparu, viņš saka, jā, bet iedomājies, ja tev būtu birojs, ja tev būtu vēl kāds darbinieks, un tā kā tu nekad nevarētu, skaidrs, ka kā mēs, kā freelanceri, mēs nevaram konkurēt ar aģentūrām, kuram pilnīgi citi izdevumi ir, bet ja man būtu jāierēķina tas iekšā, ko vajadzētu ierēķināt īstenībā, ka man ir tur biroja īra, piemēram, vai tāpat elektrība, vēl kaut kas, jo man liekas, tas, ko mēs bieži vien darām tajā biznesa sākumā vai pat īstenībā jau ieskrienoties, mēs jau neierēķinām, ka kāds maksā par mūsu pārvietošanos, kāds maksā par mūsu telefonu, par mūsu elektrību. Mēs to cenā neliekam un vairāk tādu lineāru vai, kur, nezinu, audumu nopirku šitik iztērēju, tad ir skaidrs, neierēķinot vēl ļoti daudz citas lietas iekšā. Un pats trakākais ir tas, piedod, ka es tev pārtraucu, bet es nevarēju nepadalīties. Pats trakākais ir tas, ka mēs savā cenā, ko mēs prasām par šo preci vai par pakalpojumu, mēs neierēķinām savu darbu. Jo tas mūsu mērķis ir, ja nosaka, piemēram, audumu, ja mēs šujam kleitas, ja, mēs gribam nosakt to, ko mēs esam ieguldījuši, mēs gribam atrast arī klientu, kas var šo te pielietot preci, bet mēs neierēķinām arī savu laiku, jo laiks arī ir tas, kas veido šo te cenu. Jā, tas noteikti. Tā ir ļoti liela lieta, ko es, tagad jau 7 gadus, ka biznesā man bišķiņi mainījusies, varbūt tā autorija, bet sākumā bija, ka vairāk tāda iesācēja nāca pie manis, tieši tas arī bija vienmēr, ka nav ierēķināts īstenībā, ka tā cena neatspogļo to īsto vērtību tam produktam. Tad, protams, var atkal iet nākamais, piemēram, ja tu ādi jaku un tu pavadi 40 stundas viņu atdot, tad tā jaka maksā 1800 eiro, ka visdrīzāk, var, protams, arī tādu zīmolu pacelt, bet visdrīzāk, ka tas nav kaut kas, ko varēsi darīt, un tad jautājums, kā tad to biznesu izveidot, lai nav tā, ka tu esi īstenībā nenormāli daudz iztērējis savu laiku un vispār jau, bet apakaļ nekas tur nenāk. Bet es nezinu, vai tā ir saruna ar tevi šobrīd, ja tu jūti, ka tu kaut ko gribi pateikt tajā, tad droši saki, ja ne, tad mēs kaut kur virzamies tālāk. Klau, es atzīšos, man, piemēram, mans privātās finanses, man uzņēmuma finansēm ir ļoti saplūdušas kopā, jo, jo, principā, tā kā es uzstājos publiski, tad teorētiski savu lopkrāsu es varu pirkt arī no firmas. Es tā uzskatu. Un tad ir jautājums, kurā brīdī ir kaut kāda robeža, un kā vispār saskaitīt, cik tad beigās ir man tā visa kopējā kasa, un kas ir privātais, un kas ir uzņēmums. Un ja tu esi uzņēmuma vadītājs, īpaši solo, vai vispār var skaitīt, ka tev ir 2 dažādas kasas, vai tas ir viss viens, vai varbūt šeit ir kaut kāda plupšanas akmeņa, kas mēdz notikt, ko tu redzi? Jā, redzi, ka te es atkal gribētu tā kā izdalīt tās juridiskās formas. Ja tu esi saimnieciskās darbības veicējs, tad, protams, tev viss prasa, lai tu nodali savus finanses. Viens ir tavs privātais konts, un otrs ir tavs saimnieciskās darbības konts. Un tur ir jābūt tam dalījumam. Es teikšu godīgi, es esmu kāpus arī uz grābekļa, kad man ir viss vienā kontā. Es to zinu, tas viss ir ļoti forši sajaucies kopā, un beigās es nesaprotu vispārībā, kas notiekās. Tā ir vieglāk, bet tajā pat laikā tā ir arī grūtāk. Un, protams, kad es arī sākotnēji, ka man nebija uzņēmums, es to darīju kā no savas saimnieciskās darbības konta. Un ātri vien es sapratu, ka man saimnieciskās darbības forma nav izdevīga, man ir izdevīga SIA. Bet no SIA savukārt es nemaksāju par lūpu krāsu, vai es nemaksāju kaut ko, kas varbūt tās būtu mans frizieris, kaut kas ir saistīts ar skaistumu. Jo es tomēr nodalu to, ka šajā te saimnieciskajā darbības kontā, SIA vai ne SIA, tomēr viss notiekās par un ap uzņēmumu. Uzņēmuma finansēm, uzņēmuma saimniecisko darbību.
Tāpēc es ieteiktu turēt neatkarīgi no juridiskās formas 2 dažādus kontus. Var rasties situācija, kad kādā brīdī SIA kontā nauda vai saimnieciskās darbības kontā nav nauda. Mēs, protams, aizņemamies, bet lai tas neiet vienā tādā kopējā murskulī, man gribētos teikt, ka tu nespēji aprēķināt vispārībā, vai tava saimnieciskā darbība ir rentablā. Lūk, par to rentabilitāti parunāsim. Es domāju, ka mēs daudz dzīvojam ilūzijās. Un skaidrs, ka tagad arī parunājās ar biznesa mentoriem vai kādiem finansistiem, tas skaidrs, ko viņi arī saka, un cik reāli izmaksā viens produkts vai viena produkta pārdošana vai kaut kas. Nezinu. Nezinu. Nevis apmēram nojaušu, kas ir rentabls, cik es apmēram iztērēju reklāmā, tur bija labāk, tur bija sliktāk. Man ir pat Excelis, tur cik ir iekšā, cik ir ārā, bet tā kā vienam konkrētam produktam, cik viņš man izmaksā, nezinu. Varbūt tā ir vienkārši tāpēc, ka man online produkts, man tas nav tik ļoti būtiski, jo Zooms maksā tik. Bet, principā, ja man ir vairāki kursi un man ir Zooms, tad man būtu tas Zooms proporcionāli jāizdala uz visiem kursiem, un tas būtu viņa tā daļa cenā iekšā. Es tev gribētu to rentabilitāti iegriezt bišķiņa savādāk. Lūdzu, jo man ir freestyle finansējums. Jā, es laikam iedošu vienkārši vienu piemēru, piemēram, pakalpojums. Es sniedzu pakalpojumu, man konkrētu pakalpojumu ietveros, man rodās izmaksas. Lai es noteiktu savu cenu, man šajā pakalpojumā ir jāietver iekšā manas izmaksas, kas man rodās, sniedzot šo te pakalpojumu. Tad pāri visam es uzlieku starpību, jeb maržu, tā ir mana peļņas daļa, ko es no šo pakalpojumu nopelnu. Tas pats arī ir ar preci. Tikai preci bišķiņ tā kalkulācija būs sarežģītāka, jo tur piedalās daudz un dažādas komponents preču ražošanas procesā, ja vien tas nav pirkt un pārdot. Lūk, tātad man ir mani pamati izdevumi, kas ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, man viņi ir jānosedz, man ir jāiekļauj savā pakalpojuma cenā. Pieliek klāt, es vēl šo te starpību, ja peļņas daļu. Es nerosos vienkārši tāpatās, lai nosaktu savus izdevumus. Es dodu vērtību ar savu darbu, un es arī par to gribu saņemt atpakaļ. Un tā marža ir freestyles, vai ne? Tā marža ir freestyles, protams, jā, un tas, manuprāt, ja tā izdevuma daļa, kas ir saistīta ar nosakt izdevumus, tad tā ir matemātika. Bet freestyle sākās tajā brīdī, tad, kad mēs pieliekam klātim šo te maržu. Es šodien jūtos, un vispār pa dzīves, jūtos baigi labi par savu produktu. Es redzu savu vērtību, es varu pielikt vairāk. Es jūtos, ka es varu pielikt vairāk. Kāds varbūt tās jūtās bišķiņ vēl raustīgs par savu pakalpojumu vai produktu. Viņš testē, ir ienācis pašā sākumā, viņš viņu pieliks mazāk to maržu. Un tas ir tas, kā veidojās šī peļņas daļa. Jā, un par tām cenām ir interesanti, jo tā principā ir tāda, viņa nav kaut kādā loģiskā spriedumā, viņa ir vairāk tādā, kādu vērtību tu vadot. Piemēram, ienākot tev tirgu, ņemot vairāk, ka tev ir 15 gadu pieredze finansēs, tu varēji nākt uzreiz ar diezgan normāliem cipariem. Tāpēc, ka tev ir pieredze un tu vari attaisnot šo, kāpēc tā ekspertīze maksā tik, cik tu maksā. Bet, ja cilvēks ienāk no nulles, kā piemēram mēs ienācu zīmolvedībā plus mīnus diezgan svaiga, man nebija backup storiju baigo ar ko aizstāt, tas sākumā cenas liku zemākas. Un viņas auga līdz ar to, kā es jūtu, kādas var iedot vērtību, ko es arī pat par sevi domāju. Ka beigās sanāk, ka tas viss iet kopā roku rokā. Matemātika un domāšana. Jā. Un arī tā sajūta, kā es sevi novērtēju, kā es redzu, un arī veiku šeit ienāk arī zīmols. Jo tu vari veidot zīmolu, un tev var kleita maksāt 100 eiro, un tev var kleita maksāt 1000 eiro. Un iespējams izmaksas ir tieši tādas pašas, bet tev ir pielikta šī vērtība, mārketings, zīmols, tēls, par kuru tu samaksās vēl vairāk. Un tāds zīmols mums ir, mēs zinām, cilvēki ir gatavi par to maksāt. Un tad tā vienkārši tāda interesanta lieta, ka tā cena īstenībā veidojas ne tikai no tādiem loģiskiem spriedumiem, bet arī tās pievienotās vērtības, kas ir diezgan netverama. Jā, un redzi, ir jau arī tā, ka ir arī, teiksim, pakalpojumu sniedzēji vai produktu ražotāji, viņi sniedz šo te savu pakalpojumu, piemēram, tādai basic pamata klientu grupai, jā. Tad jau sākās produkts, kas jau ir nišēts, jau tieši uz VIP klientiem, uz kaut kādu premium segmentu, jā. Tas arī vēl par nišēšanos. Kādai nišai tu sniedz savu to produktu vai pakalpojumu? Klau, tev Instagramā ir rakstīts, ka tu palīdzi tikt ārā no iestrēgumiem finansiāli. Jā. Vari par šo vairāk pastāstīt? Es tev neteikšu, tur 3 iemesli un 3 risinājumi, bet kaut kā idejiski, kas ir tie iestrēgumi, kuros mēs esam,
kas viņus raisa un kā tad no viņiem var tikt ārā, nu, kaut kā tā globāli. Ok, jā, nu tie vairāk tie iestrāgumi, ko es esmu piesacinājusi strādājot ar klientiem, ir tas, ka viena ir šī matemātiskā puse, ka ir kaut kāda neizpratne par to, kā vispārībā uzskaitīt lietas. Un tas ir principā ļoti pietiekami vienkārši. Un tad ir arī šī otra, šī domāšanas puse, ja mindset puse, kad mēs nevaram pacelt, piemēram, cenu, tāpēc, kad man ir bail klientam paprasīt naudu. Man liekas, es viņam naudu atņemšu. Vai es nevaru paprasīt naudu, tāpēc, kad man nekad dzīvē nauda nav bijusi. Un kā man tagad viņa būs? Tie ir arī tādi limitējošie priekšstati par šo savu uzņēmēju darbību vai vispār par naudu kā kopumā tādu. Un nereti sesijās ar klientiem es saprotu, jā, matemātika ir tur, kur viņi ir. Mēs uzskaitam vai neuzskaitam, viņi ir tur, kur viņi ir. Un tas arī klientam jautāja, kas tu esi finansēs un vispār biznesā bez saviem limitējošiem uzskatiem. Jo tās ir tās, kas mums bieži vien kavē. Mēs saprotam, ka mums vajag pacelt to cenu, bet mēs baidamies pacelt to cenu. Kāpēc? Nu, tāpēc, kad mēs baidamies, ka mums nepirks, un baidamies, ka būs klientam jānosauc šī cena, jā, ka mums atteiks un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc tas iestrāgums, viņš var būt tīri no šīs finansiālās puses. Mēs neuzskaitam, neplānojam, un ko nozīmē plānot? Plānot finanses nozīmē līdzīgi tāpatās kā plānot Instagram kontentu mēnesim. Mēs taču saplānojam, ko mēs liksim. Ir, kas neplāno, ir, kas plāno, bet man, piemēram, kā cilvēkam, kas ienāca arī online biznesā, es to tādā veidā arī varu iedot kā piemēru. Es plānoju kontentu, ko es varētu, piemēram, likt tur tajā dienā, tajā nedēļā, un tas pats ir arī finansēm. Ja es šodien pelnu 1000, un rītdien es gribu pelnīt to pašu 1000 un vēl vairāk, man ir jāizdomā un jāsaplāno, kādas aktivitātes man ir jāveic, lai es dabūtu atpakaļ to summu. Un, jo neko nedarot, neko... Man liekas, ka parasti ir 2 varianti, ne? Pacelt cenas vai arī pacelt pārdošanas. Vai ir vēl citi varianti, kā? Protams, tu vari pacelt savas cenas. Un tas nozīmē to, ka tas klients, kas tev maksā, viņš tev maksās vairāk, varbūt kāds no tiem klientiem atkritīs, bet, iespējams, arī tā rezultātā radīsies jauni klienti. Protams, tu vari pārskatīt savas izmaksas, iespējams, izmaksu pusē ir kaut kas optimizējams, un var pārskatīt vispārībā savas aktivitātes, ko tu dari, kāds tev ir piedāvājums, kur tu to pārdod, kā tu to pārdod. Jo finanses, viņas ir visur. Dari, ko gribi, liec reklāmas, finanses, runā, tiecies ar klientu, atkal tur ir finanses. Visos etapos ir šīs finanses. Klaila, višķiņ par to cenu atgriežoties, vai tu esi pamanījusi, ka ar cenas noteikšanu grūti ir tieši tādiem solo uzņēmējiem, kas ir ļoti cieši blakus, tā kā viņa seja un vai kur viņam jāsaka tā cena, vai arī tiem lielajiem. Jo lielais ir kā tomēr vairāk tāds inkognito, jo vai kur ir mājaslapa, tu mūsu piedāvājums, tev nav tur konkrēts cilvēks ar seju, kurš pasaka, cik tas maksā. Vai abiem, gan lieliem, gan maziem, ir grūtības noteikt šo cenu un viņu paaugstināt, vai tā tomēr ir tāda vairāk solo uzņēmēja problēma? Cenu paaugstināt problemātiski ir visiem. Un tas nav tikai par to, ka tagad tu esi solo uzņēmēji kaut kādā savā biznesa sākuma posmā, un tu tikai saskaties ar to, jo tu testē produktu, un varbūt tev nav skaidra auditorija, kur tu pārdos, kā tu pārdos. Es varu iedot piemēru, un arī tagad klienti, kuriem gada apgrozījums ir 100 000. Un arī viņa grib tikt ārā no šā 100 000 apgrozījuma, ko mēs, protams, darījām. Mēs paskatījāmies, kādas mēs varam izmaksas optimizēt, mēs paskatījāmies, kādas cenas, viņai ir, vai viņas ir atbilstoši, kāds ir tas viņas unikālais pārdošanas punkts, ja? Un attiecīgi arī viņai ir baila pacelt to cenu. Viņa arī, kā man tas ietekmēs, man tagad ir garantēti 100 000 gada apgrozījums, bet ja es pacelšu cenu, varbūt kāds klients aizies. Mēs visu laiku saskaramies ar to, ka nu gadienā kaut kas, gadienā kaut kas. Ar bailes vispār ir brīnišķīgs rīks, neutralizators, tranquilizators un vispārējais bailes no jebkā, kas kaut ko varētu mainīt. Ir tā kādreiz, varbūt tev klientu pieredzē bijis, ka viņi pacēla cenas un tad viņi aplaužās un viņi dabūtu viņas pazemināt atpakaļ. Protams, jā. Un tas ir tā kā vienkārši nepērk klienti, pasaka, nē, šis nebūs, vai viņi neiztur to kaut kādu laiku spiedienu, kas ir tie iemesli? Parasti ir tā, ka, ja tu pacel to cenu, tu uztaisi pārāk lielu lēcienu.
tev ir tā iekšējā sajūta, tev ir tā mans produkts vai pakalpojums, viņš ir pietiekami unikāls, viņš ir šaurai nišai, un man ir kaut kādi gadu stāži, cik ilgi es darbojos, bet pārvērtē cenu un paceļ pa lielu. Un sliktāk ir laisties lejā no tās cenas, nekā, ka tu viņu pamazām pacel, tu testē tirgu, tu skaties aktivitāti. Jā. Okay, labi. Protams. Es cerēju, ka tu teici, nē, nekā tā nav bijis. Bet okay, labi. Ir tā bijis. Tu ļoti brīnišķīgi pat redzēsi savā bilancē. Kā tev ir ar cenu pacelšanu, jo tu arī pacēli cenas ar pirmo, manuprāt, jūniju. Jā, es viņas dubultoju. Jā. Nu, tur droši vien tā būtu tāda individuāla saruna arī ar šo, bet ko es sapratu, ka, jā, labi, es nezinu, cik daudz es tieši šobrīd gribu stāstīt par visām lietām. Labi, tā viena lieta, ko es sapratu, ka tad, ja es netirgoju, ja es nekomunicēju, ja es neesmu tur ārā, nepērku. Un tad man ļoti patīk, man vienreiz pateikt tādu, ja nepērk par 50, lai tagad nepērk par 60. Nu, no sērijas, ka tu vienkārši pacel naudu un pacel to cenu un tie, kas būs nobrieduši, tas, ko esmu sapratu savu klientu gadījumā, tad, kad viņi ir nobrieduši, viņi ir gatavi, jebkurā gadījumā iegādāties, lai arī cik tas maksātu. Tas nozīmē, ka man drīzāk man ir jāstrādā ar kaut kādiem tā kā, nu, tiem agrējiem, kas ir tikko pieslēgušies un kas ir kaut kāds low ticket, kur var ienākt iekšā šajā visā, bet pēc tam, kad jau tu esi iekšā, tu esi gatavs maksāt arī dārgāk. Bet labi, tas tāds eksperiments man arī šobrīd, bet man pienāca laiks, man tā regulāri tām cenām ir, es vienkārši pamostos un tā šodien. Bet es saprotu arī, ka tu kaut kādu labu brīdi nebija palielinājis cenas. Jā, tev bija tāds klikšķis. Jā, man bija kaut kādi gadi 2 stabili, kas neko nebija cēlusi nevienam no tām programmām. Viņas ir augušas un apaugušas ar kaut kādu vēl miesu un papildus vērtību, un īstenībā man jau kādu laiku vajadzēja celt. Bet, redzēsim. Man gribējās tev pajautāt, kāpēc 2 gadus nepacēla cenas? Ļoti labi. Kāpēc es nepacēlu cenas? Pirmkārt, man likās, ka tā ir, par dažiem produktiem likās tā ir godīga cena. Par dažiem produktiem es sabijos celt vairāk, man likās, ka neņems dārgāk. Piemēram, grupa. 44 eiro liekas baigi, ok, ja tu pacels 88, tas ir tā, bet man vīrs jau pašā sākumā teica, ka liec 88 un mieres. Tagad es jūtu, ka es esmu jau tur gan 2 gadus sastrādājis, es zinu, kā tur ir vērtība, tas ir tā vērts. Es arī pietiekami aktīvi darbojos, lai man būtu labi pārdošanas rādītāji un labs apgrozījums. Un šogad, tad, kad es sanāku, ka es mazāk strādāju, es jau negribēju atteikties no tā paša finansiālā komforta, kas man ir bijis. Un līdz ar to, ka, ja es strādāju mazāk, tad, lai tā nauda nāk it kā 2 reizes vairāk, ja nopērk vienu to pašu. Nu, tāds kaut kāds man tas domu gājiens bija. Bet, jā, atkārtošos atkal, ka lai kāda tur vai cena, vai, kas te notiek, pārdošanas nenotiek, ja es nepārdodu, ja es nepieslēdzos, ja nav satura, ja nav reklāma, un pat ja tikai reklāma bez satura, arī tas tik labi nestrādā. Līdz ar to tā ir tāda uzņēmējdarbības mazliet varbūt garoziņa, ka, ja tu dari visu pati, tev visu laiku ir kaut kas jādara. Tad ir forši ir komanda, kas kaut kāds darbs var izdarīt, un tu vari tikai pateikt tā laižām vai nelaižām vai ko. Un, jā, un man tagad ir kaut kādi 7 gadu biznesā, un es jūtu kaut kāds nogurumiņš iestājās, kaut kāds gribās citas updates un kaut kāds maiņas, un līdz ar to es vienkārši skatos, kurš šis man nes arī. Tas ir ļoti precīzi arī tu pateici, tu skaties, kur tev tas nes, jo redz, kā sākumā mēs raujamies, strādājam, gribam, kā saka, vairāk produktus pārdot. Arī cena var būt zemāka, bet ir tas viens brīdis, kad faktiski varbūt tās arī tam produktam ir kaut kāds derīguma termiņš. Un paceļot cenu, tu saproti, vai tev klienti turpina nākt uz to produktu, vai viņi neturpina nākt. Un citreiz varbūt pat ir labāk, ka kaut ko pērk mazāk, jo tas liek domāt par to, kad ir vajadzīgas kaut kādas izmaiņas. Jā. Tu kaut kādā finanšu sfērā reiz pamanīsi, ka ir kaut kādi cikli, nezinu, piemēram, man tagad 7 gadu tāds mazliet cikls, kad liekas, ka kaut ko citu jau gribās, savādāks kaut kāds akcents likt, bet es pamanīju, ka arī finansēs ir kaut kādi vai kritiskie gadi, kad šitas ir jāizvelk, vai kaut kādi tur lieli notikumi mainās, vai ir kaut kāda loģika, vai tas viss ir pilnīgi random?
Es zinu, pamanījusi kaut kādas tādas lietas. Jā, es esmu pamanījis, un to es, protams, ja mēs nerunājam par kaut kādiem korporāciju biznesiem, jā, bet ja mēs runājam vienkārši par biznesu, kā vidējo biznesu, tas var būt gan online biznes, tas var būt arī biznes, kas ir faktiskais, nu tā kā kaut kur klātienes biznes, jā, bez aktīvas varbūt tās tādas e-vides. Tad es teiktu kaut kā 3-5 gadi ir tas posms, sākumā ir tas drives un tas adrenalīns, un gribās sasniegt tos finanšu rādītājus, jā, un gribās vispārībā savus izaicinājumus tā kā apmierināt, ja, un tad tas tie 3-5 gadi, līdzīgi kā, nezinu, attiecībās, ka jāpārdzīvo, ja tie kaut kādi pirmie tie gadi, tas ir arī tāpatās ar biznesu. Kad uznāk kaut kāda tā savu veidu tā rutīna un prasās kaut kādu restartu, vai nu tu vienkārši to biznesu ņem un pārdod, vai attiecīgi kaut ko uzlabo. Un tas ir tas arī, ko es kādreiz saskaros arī ar saviem klientiem. Es aizēju, mēs runājam par finansēm, par cipariem, ir Excel, ir tur dažādas programmas, kurās es redzu tos datus, bet es redzu pēc tiem cipariem, jā, ka būtībā, nu, tas viss ir tādā svītriņā, jā. Tā kā ka pieslēdz pie elpināšanas tā aparātu uz augšu, uz leju, jā, un tad vienā brīdī tie finanšu dati ir tādi. Un tad tu saproti, ka tur kaut kā tā dzīvība ir tā diezgan vārgāka. Un klients atnāk pie manis, viņš saka, es gribu savu finanšu izrāvienu. Un mēs jau varam ieplānot daudz un dažādas ciparus tajās tabulās, uz papīra, ja, bet tas ir arī jārealizē arī faktiskajā dzīvē, un bieži vien pie tādas fāzes, kad varbūt tās, es negribu teikt, tā ir nīkuļošana, tāda biznesa, jā, bet viņa ir tāda, eksistēšana. Tad tur bieži vien ir vajadzīga kaut kāda produktu, pakalpojumu, vispār procesu pārskatīšana, ieviest kaut ko pavisam jaunu. Jo ir tas etaps arī, ka tu esi maz salīdzinoši, jā, katram tas ir kaut kas savs. Es tagad nerunāju par gadu skaitu, cik biznesa darbojas vai kāds ir apgrozījums. Ir tāds, tā kā, jā, ir tas iestikšana kaut kādā tādā vienā rutīnā, un tad prasās vienkārši kaut ko izdarīt citu, pārslēgties jau uz kaut kādu citu līmeni. Bet ko es gribēju, kas man ienāca prātā, ko es to gribēju pajautāt, es visu laiku apkārt dzirdu strādā gudri, tas nav strādāt vairāk, tas ir strādāt mazāk, bet gudrāk. Kas tev tas tāds ir? Vai tu vari arī man, kā saka, iedot kā finansistam savu feedbacku par to? Tā, no kura galva lai ķeras klāt. Bet bišķiņ vēl reflektēju to, ko tu tikko pateici arī, bet kāpēc arī man interesē, ka man ir tāds posms, kur es esmu kā sākuma entuziasms, sākumā, tur pat laimīgi par pirmiem 100 eiro, pēc tam jau 2000 vispār, tā kā neķer, ja gribas jau kaut ko vēl, un tad tāds uzrāviens, un tad kaut kāds pēdējos 2 gadus, es teiktu, ka ir ļoti stabila, finansiāli patīkama, bet stagnācija, un paliek garlaicīgi tie savā biznesā. Skaidrs, ka kaut ko gribās citu, kaut kādu vai izrāvienu vai ko, un tad, protams, rodas jautājums, vai tu no tā paša kaut ko jaunu veido, tas ir īstenībā interesantāk, ko tu saka, iespējams, ir vienkārši laiks radīt jaunu kaut kādu pakalpojumu produktu, viņš vienkārši ir, es uzskatu, ka mani produkti ir super labi, viņi ir timeless, bet iespējams, ka tas viņa frišums vai vajadzība, vienkārši man ir jāatjauno. Iespējams, ka es pat esmu nogurusi jau vienkārši no tā, ko es visu tur piedāvāju un daru. Bet principā es uzskatu, ka viņi ir timeless. Bet jā, un līdz ar to, tad, kas ir tas nākamais? Jau gribās jau, lai nevis šitā, bet kaut kas tur notiek un vēlams lekrīt lejā. Tā kā tā ir viena lieta. Otra, tas, ko tu jautā par to strādāt gudrāk, nevis vairāk. Manā gadījumā tās, ņemot vērā, ka man ir online biznesa, manā gadījumā tās notiek dažādas automatizācijas lietas, kas strādā bez manis. Jo agrāk man bija tur 5 vai 10 e-pasti nedēļā. Tas viss ir chill, tur var visiem izrunāties, visu saprast. Tad brīdī, ja tie pieprasījumi ir vairāk, vai es negribu vienkārši fiziski viņus visus apstrādāt, kas nāk, skaidrs, ka tās ir automatizācijas. Ir lietas, kas notiek bez manas ziņas vispār. Piemēram, aiziet reklāmu vai kur bezmaksas webinārs, cilvēki viņu noskatās, tad viņi sāk saņemt ēpastus, viņi iek kaut kādā pārdošanā iekšā, ja viņi paliek manās vēstulēs, viņi turpina saņemt manas vēstules, vienā brīdī viņi pievienojas kādiem citiem kursiem, tas viss notiek bez manas ziņas, principā. Tas, ko es daru, ir veiku saturs, un ja es veidoju saturu, tad tas gudri ir, piemēram, veiku, kur mēs tagad runājamies, es šo sarunu varu saglabāt, ielikt YouTube. Tad tas jau ir 2 zaķi ar 1 šāvienu, ja grib vēl Spotify. Es sakot, viņu multiplicēt to saturu vēl citās platformās, citos veidos, vai izmantot pēc tam kā rīlus, šortus un vispārējo. Tas tad arī, kas man paprasītu mazāku manu laiku, ko es varu outsourcēt. Ja man kaut kas paņem daudz laika, es nebakstos ar to, es paņemu cilvēku, kurš manu stundu likmi to izdara.
Un es pa to laiku vai nu varu radīt vairāk naudas, vai nu vienkārši atpūsties un radīt nākamo radošo ideju. Tas priekš manis ir tas, jo, redzēsim, tā kā esmu online biznesā, man nav šīs pieredzes, kā tas ir, ka tev tur pašam ir, nezinu, jāgriež, jāšuj, jāmālē kaut kādas lietas kopā, es to nezinu, bet ir skaidrs, ka tas, kas ir man pēdējā kaut kādu mēnešu, tā doma, ka cik ilgi mēs būsim tajā tepat viens, to, ko es varu nomenedžēt, izdarīt, un kurā brīdī mēs nolēmjam, ka mums vajag augt, un ka mums varbūt vajag komandu un lielākas pārdošanas, un mēs jau ejam tur soli tālāk kaut kādā tajā nākamajā biznesā. Tādas dažādas pārdomas par to, vai tad, ja tu esi bijis, piemēram, 7 vai 5 gadus savā biznesā, vai tu neesi jau noguris, un īstenībā tu vairs to soli nevari spērt, un īstenībā viņš tev ir jāspēr, kamēr tu vēl esi tajā enerģijas līmenī, vai arī ir jābeidz šis, jāsāk kaut kas jauns, kas tev iedod jaunu motivāciju, jaunu enerģiju, un ar to jāiet atkal nākamajā līmenī. Tā, es jau aizgāju bišķiņu prom no tavu jautājumu, bet, idejiski. Tas ir par to, vai gribās šo te pašu biznesu kaut kādīgi savādāk transformēt ar citiem produktiem vai produktus saliekot kopā, ja viss jau ir atkarīgs no tevis, ko tu pati vēlies. Tādā veidā, tā man vienkārši tāda atgriezeniskā saite. Bet tas, ko es gribu vienkārši no savas puses iekomentēt, tas vairāk attiecās uz tādu finanšu daļu. Protams, es piekrītu tam, ko tu iepriekš minēji par to, kad sākumā, biznesa sākuma posmā mēs darām visus darbus, mēs darām pašas ar rokām, ar kājām, tad mēs sākam jau kaut ko jau deleģēt. Iedodam citiem cilvēkiem darīt, jo mēs saprotam, ka mūsu resurss ir unikāls, un mēs varam radīt kaut kādas citas lietas, produktus un tā tālāk. Protams, mēs pieslēdzam arī laika gaitā šīs sistēmas, bet ir tas viens brīdis, kad ir jāuzdod sev arī tas jautājums un arī tas jāaprēķina, cik vispārībā tev ir rentabilitāte no kaut kāda tava produkta, cik tev katrs tas produkts reāli ģenerē naudu. Jo tu savu resursu var, piemēram, izmantot kas ir tev tas abonements par 44, un ko tu plāno, piemēram, taisīt arī uz 88 eiro, kas jau ir laikam. Bet tu tajā pat laikā arī sniedz individuālās konsultācijas, tev ir individuālais mentorings. Kaut kādā citā tavā produktā, kur ir nepieciešama tava iesaist, nopelni, piemēram, grupā. Tas ir kā piemērs. Protams, tev noteikti arī ir sava loģiska produktiem, kā tev tas klients online biznesā pie tevis iecirkulē, kā viņš tev nonāk līdz tam tavam gala produktam. Bet kāda ir rentabilitāte no katra šīta produkta? Varbūt tev ir produkts, kas tev varbūt nav pat vairs vajadzīgs. Jo viņš tev vienkārši nav rentabls. Un tu vienkārši uzturo šo terapiju šos 7 gadus. Es nesaku, tā ir, tas ir kā vienkārši piemērs. Jā, tas ir par kaut ko aizdomāties. Man te bija, nezinu, vai joprojām pieslēdzies Gustavs Gautāts, kas ir mans mentors. Viņš man šodien, protams, teicis, kas ir tava rentablie produkti un cik viņi tev maksā. Nezinu, es neesmu skaitījis. Man nav parunā ar viņu. Tur jādāk ar kaut kādu ciparu. Man nav šis aprēķināts. Vienkārši kā man likās, ja man ir online pakalpojumi, kāda man starpība, tur stāv, viņš jau man neko neizmaksā teorētiski. Ja man joprojām ienāk tā mana mēneša kase, mēs jau pārējām uz tādu individuālu konsultācijas sajūtu. Jā. Ja man ienāk mana mēneša kasa un es zinu, kas ir mana fiksēta izdevuma, ja man šī summa nosadzās brīnišķīgi, tad viss ir forši. Lai gan es arī pagājušajā gadā, man liekas, aizpagājušajā gadā man bija tā, ka man liekas, foršs gads ir bijis tiešām tā labi, un tad man atcelt bilants un izrādās man ir kaut kāds mīnus 5000, kas lai gan man nevienā brīdī nebija tāds sajūta, ka es strādātu ar zaudējumiem. Bet es pieļauju, ka tas ir atkal cashflow problēma. Tā varētu būt nākamā lieta, ko mēs varētu parunāt par cashflow. Par to, ka man liekas, ka mēs arī tajā uzņēmumā bieži vien dzīvojam tā kā no pirmā mēneša līdz pēdējiem un atkal sākam visu no jauna, tā kā no algas līdz algai. Un tas cashflows bieži vien nav pietiekams. Man liekas, ka uzņēmumi, es par sevi to varu teikt, ka es bieži dzīvoju uz nākotnes naudas, es iztērēju šobrīd, piemēram, nodokļu naudu, un tad līdz 23. es domāju, kā dabūt nodokļu naudu. Lai gan īstenībā mamņai vajadzēja stāvēt kontā, vispār neaiztiktai un es jau strādātu savā. Un man ir, diemžēl, aizdomas, ka lielākā daļa Latvijas uzņēmumu, ka mums visiem reāli ir problēmas finansēs, cashflowā, tajos uzkrājumos, un ka mēs visi diezgan daudz tomēr straglojam. Un es nezinu, tev ir bijis tā, ka tev ir klients atnāk un
un viss ir kārtībā ar naudu. Un cashflows ir, un uz priekšu ir, un viss ir, un ir cita veida problēmas. Tas ir atsevišķi jautājums, bet pirmais jautājums par to cashflow kā tādu, kā viņam sekot līdzi, kas ir, manā gadījumā, man liekas, ka man lielākie grābekļi, kas man iegāza, man bija viens ļoti dārgs pirkums, kas man neatnesa atpakaļ gaidītos rezultātus, un kaut kāds tur nodokļu parāds, kas ievilkās, un beigās tas man viss, tie bija kaut kādi vairāki tūkstoši, bet man viņi vilkās, man liekas, ka kādu gadu pusotru, kamēr es realizēju no tās situācijas ārā. Lūk, par šo tēmu. Jā, par to cashflow problēmu, tā ir patiešām aktuāla problēma. Un man tā problēma bija sākotnēji, tad, kad es sāku savu uzņēmējdarbību. Man radās daudz un dažādi izdevumi, kā rezultātā man vajadzēja paņemt naudu no sevis. Un tādā sākuma posmā tas ir ok. Un mēs jau visu laiku varam teikt, tas ir ok, tas ir uzņēmums, tas ir biznes, tur ir augšas un lejas un tā tālāk, bet kaut kāda minimālā summa, 5%, 10% no apgrozījuma, pamēģina viņus nolikt vienkārši malā kontā. Internetbankā var uztaisīt vēl vienu kontu, kur atskaita malā, lai tev ir tā situācija X, ka tev ir no kurienes paņemt. Bet tas, ko tu saki, tādā solo uzņēmē darbībā, tad, kad nav tas darbinieks, ka vienīgais darbinieks un uzņēmuma īpašnieks un visas darba rokas ir tikai viens cilvēks, ka tev nevajag maksāt kādam citam algu, ka tev nevajag maksāt par biroju vai par ražošanas sēkām, ja, ka tu spēj dzīvot tajā procesā, kad tas, kas tev ienāk, to tu uzreiz atdod. Bet tajā brīdī, kad ir darbinieki, tajā brīdī, kad jau ir šie ofisi, automašīnas vai varbūt vēl kaut kas cits, tev ir jāsāk plānot, ka tev ir naudā. Pieņemsim, es šodien sniedzu pakalpojumu, es par to saņemu naudu, bet man, piemēram, rīt vai parīt man ir jāsmaksā ofisa īre. Man ir jābūt tai naudai. Priekš tās ofisa īres man ir jābūt arī naudai, kad es prasu, piemēram, kaut kādu palīdzību, ka es kaut ko iedod kaut kādas darbus arī darīt outsourcā. Vienmēr ir jābūt tai naudai, lai man ir no kā samaksāt. Man liekas, ka ideālā gadījumā vispār būtu tā, ka tev ir nauda, piemēram, ja tev ir uznāk, 3 vai 6 mēnešus. Nekas, tu joprojām vari izturēt un samaksāt fiksētās izmaksas. Man liekas, ka tas būtu tāds labs rādītājs, ka tev ir tā nauda, kas tā un tev viņa nav jāizmanto. Jā, skaties, redzi, tas ir baigi forši, kad ir tas lielais uzkrājums, kad ir tas buferis, jā, tā kā arī parasti saka ar privātpersonām, ja, gadienā atlaiž no darba algots darbinieks, jā, ok, labi, tur ir tas bezdarbnieku pabalsts, bet, kad tev tur ir kāds mentors iesaka 3 mēneša alga apmērā turēt uzkrājumus, citi saka 6, bet ar uzņēmumu jau ir tā, tu nevari tik lielus apgrozījumus, tu nevari turēt kontā. Tev taču jāliek uzņēmējdarbībā iekšā, tev ir kaut kas jāiegādājas, kaut kas jāinvestē, lai tas viss griežās. Bet te ir stāsts vienkārši elementāri par to, ko es varu ieteikt. Vienkārši sarakstīt tos tekošos izdevumus. Ne tikai saprast, ka man Zooms maksā 20 eiro, bet kad, piemēram, 15. jūnijā man par to Zoom ir jāsamaksā. Un lai man uz to datumu kontā arī ir tā nauda. Un tas pats attiecās ar visiem citiem maksājumiem, lai nav tā, ka kontā ir nulīte vai par nedodies jau ir ieskaitījies jau mīnus, ja, lai man ir par ko samaksāt šos izdevumus. Un ar Zoom štruns, ar Zoom var arī nokavēt un samaksāt pāris dienas vēlāk un neatslēgs, bet tad, kad tev ir darbinieks un tad, kad tev ir office vai vēl kaut kāda cita izdevuma, tad tev ir jābūt tai naudai kontā, ko samaksāt. Ok, un tas principā ir kaut kas, par ko jāsāk domāt jau no pirmās dienas. Tas nav kaut kas... Tas nav tā, ka tas viennozīmīgi nav nekas tāds, ka, ja tev mēneša apgrozījums sasniedz 1000, tagad tu sāc rēķināt. Tu sāc visu laiku to darīt un rēķināt, jo tu jau veido savus tos ieradumus. Sākumā tev liekas, tas ir īstenībā sarežģīti, bet tas ir pietiekami vienkārši atrakstīt malā, kāda ir tev ieņēmuma, kāda tev ir izdevuma. Tu jau arī tā secini, kurš produkts tev strādā labāk, kuru tev pērk vairāk, kuros mēnešos tev ir aktivitāte no šiem te produktiem un kuros mēnešos tev nav aktivitātes. Un tad, kad tev nebūs šīs te aktivitātes, tev būs ko samaksāt par to Zoom, par vēl kaut ko, jo tev kaut kāds tas mazais buferīts jau būs uzkrāts. Jo tajā brīdī, kad tad, kad trūks naudas, ka nav ko maksāt pašiem sev, ka nav ko maksāt, lai rastos tas, tā prece, ko mēs, piemēram, ražojam, ja, lai tev neuznāk vienkārši tā panikā, ka tu sāc krist panikā un tu domā, kā man tagad to visu samaksāt, jā. Jā, jo panika biznesā ir ļoti sūtīga enerģija, kurā grūti ir gan ar jaunas radošas idejas izdomāt, gan arī vispār piesaistīt tos klientus. Bet, un tad vēl kaut kāda problēma rodas, kas man pagājuši gadu ļoti iegāzas, bija tas, ka man, principā dubultojās izdevumi ļoti strauji.
Mēs bijām tajā braucienā, mēs bijām ar vīru vienojušies, ka es būšu tā galvenā pelnītāja, un man negaidīti bija no tā mana sava visa tā, kas ir mans, bija vēl jāmaksā vēl lietas, par ko es nebiju radusi, maksāt. Tas arī, bet tā var gadīties ar uzņēmējdarbībā, ka pēkšņi kaut kas sāk maksāt vairāk, kā piemēram pagājušajā gadā pacēlās šokolādes cena kā izēviela, manuprāt, par kaut kādiem 80%, un tur bija kaut kāds abnormāls cipars, kas nozīmē, ka tev ir izreikināta cena, un tu esi kaut ko sadarījis, un pēkšņi paceļās izēvielai cena, tad viss tā matemātika nobrūk. Un ko mēs tajā brīdī? Nu redzi, kā tas ir, tas ir arī tā pati tā daļa no tās plānošanas, jo, ja mēs ejam plašumā, tad mums ir arī jāsaprot to, ka ir kaut kāda daļa no izdevumiem, kur mums arī vairāk palielināsies. Ir lietas, kas, piemēram, nemainās tev, ja tu kā maksāji par vienu konkrētu lietu, to cenu, tad tu arī maksā, bet ir kaut kādas lietas, par ko tev ir jāsāk maksāt vairāk, lai piegādātu klientam to produktu vai pakalpojumu. Un šeit atkal ir stāsts par to, ka tu vienkārši vienmērīgi plāno. Vienmērīgi plāno visu līdz. Tas ir atslēgas vienkārši vārds uz visām atbildēm. Plāno. Bet šajā gadījumā, piemēram, tas nebija paredzami. Tas bija paredzami mēnesis priekš, vai, ka tagad mēs jums tirgosim izēvielu par eiro kilogramā, bet nākamā mēnesi viņi jau maksās jums 10 eiro kilogramā. Tas ir normāls lēciens. Tas ir ļoti. Tu tam nevari sagatavoties tur gadu iepriekš. Tev reāli ir mēnesis laika, lai saprastu, ko darīt. Un ko darīt šajā situācijā? Celt cenu gala produktam? Samazināt kaut kā cita? Jā, tu arī tā ir teici, ja tu vari celt to cenu, bet te ir jāsaprot par to, vai tev ir jēga celt to cenu, vai tev būs, kas tev pirks to tavu produktu, vai tie tavi klienti ir gatavi maksāt. Ja tev, maksāja šokolādi, piemēram, tur tik, un tagad viņi maksās tik, vai ir jēga? Bet tad labi var būt. Tad jau var klapēt ciet. Ir arī tādi gadījumi, protams, ka klapēt cietiem. Biznesa tāpatās kā cilvēks nav mūžīgs. Tā ir vēl viena interesanta lieta, ja par to es arī tieši domāju, vai tevā pieredzē ir bijis, kāpēc cilvēks tiek līdz tas 3, 5, 7, 9 gadiem, viņam viss tā kā šis man ir viss apnicis, es kaut ko darīšu jaunu, un vai viņam, tas vienkārši man interesē šobrīd, vai viņam rodās jauna enerģija darīt jauno lietu, vai tu jau esi vienkārši neizsavās vecis, vai to negribi? Ir dažādi, redz, kā ir cilvēki, kuri vienkārši var paņemt un aizbraukt atvaļinājumā uz kaut kādiem mēnešiem, vienkārši pāristartēties. Ir citi, kas aiziet pie mentoriem, ir citi, kas aiziet pie coachiem, ir citi, kas ļoti racionāli paņem un pareiķina, ja es tagad pamatīšu šo te biznesu, varbūt tās, man nekāda cita ienākuma nebūs. Ir gadījumi, kad vienkārši uzņēmums ir, kas darbojas, īpašniekam pietrūkst enerģijas, pietrūkst motivācijas. Tajā gadījumā, ja viņš nepārdod to biznesu, viņš atrod cilvēku, kas ienāk viņa vietā un darbojas. Ka tu vienkārši iedod šo te pilnvaras, jā, tā tas ir authorization, iedod pilnvaras vienkārši darboties kādam citam. Klausies, bet varētu tā būt, ka liela daļa to Latvijas salo uzņēmē vai mazu uzņēmē īstenībā, ja viņi aiziet algotā darbā, viņi beidzot sāk normāli dzīvot. Bet, tā kā finansiāli. Bet no otras puses, sakā, līdz izslēdz, ko tu zaudēji, kaut kādu savu brīvību, elastību, kurā dienā strādāšu, nestrādāšu. Zini kā, es esmu bijusi arī algotā darbinieku pusē, un es zinu tos plusus, un es zinu arī tos mīnusus. Un tas pats ir arī ar uzņēmējdarbību. Šeit ir plusi un šeit ir mīnusi. Un te nav stāsts par to, ka algots darbs ir slikts vai uzņēmējdarbība ir slikta. Ir par to, kas tev dara un kādu, teiksim, stresa līmeni dažos momentos tu vari turēt. Jo, es nenoliekšu, man arī ir bijuši brīži, kad man gribās aizmest visu pa gaisu un vienkārši atgriezties algotā darbā. Bet pāri tam visam, protams, kad man paralēli vēl ir kaut kādas lietas, kas man ģenerē ikmēnešu ienākumus. Kā rezultātā es uz kaut kādām tām savām vibrācijām, mēnešiem, pilnmēnešiem, es jūtos stabilāk. Un tad ir tāds, es izelpoju, es eju tālāk. Jo ar katru to nākamo līmeni tā emocionālā kapacitāte arī palielinās. Un tas ir par to, ko tu gribi, ko tu izvēlies. Jā? Vai tu gribi katru mēnesi konkrētā datumā, lai tev iekrīt alga, vai tu esi gatavs mainīt pret varbūt nestabilākiem ienākumiem, jo visa uzņēmē darbība, pat lielās korporācijas, arī tajā, kur es iepriekš strādāju, tur visu laiku nestrādā ar vienu peļņu, ar vienu apgrozījumu. Tur arī ir peldoši. Līdz ar to bizness kā tāds, viņš ir mainīgs. Un ja tu pieņem to, ka tev ir šie mainīgie ienākumi, bet tev ir tomēr laiks, vairāk brīvāk laika, tu vari samanedžēt tos laikus, un ja tev tas der, tad tu izvēlies to. Vai tu esi pamanījis cilvēkiem, kuriem ir mūžīgās finansiālās problēmas, vai savukārt tiem, kuriem
vienmēr bilancīti sakrīt un viss ir forši, vai viņiem ir kaut kādas iezīmes, kā viņi, nezinu, izturās pret dzīvi, kāda ir viņu, nezinu, enerģija, sajūtas, raksturs, kaut kas, tas ir kaut šādas līdzības. Jā, protams, kad es esmu pamanījis tās līdzības. Es neteikšu gluži, ka tas ir saistīts ar kaut kādiem horoskopiem vai kaut ko tam līdzīgu, bet ir cilvēki, kuriem ļoti patīk riskēt. Un viņi riskē, viņi dzer šampanieti, vai viņi riskē, un viņiem ir, piemēram, kaut kāds parāds, kaut kādas saistības izveidojušās. Un tie ir tie cilvēki, kas ir tie drive cilvēki, kuriem vajag vienkārši sevi kaut kādā veidā realizēt, un viņi to realizēt ar savu biznesu. Bet, ja mēs skatāmies no citas puses, tad ir tie cilvēki arī, kuri ir visu laiku kaut kādos savos parādos. Vai nu viņi nemāk tomēr tos līdzekļus pārvaldīt, vai ir arī tā domāšana, kas nāk līdz no bērnības, ko tev ir iedevuši vecāki, ko tev ir iedevuši vidē. Tā ir Varbūt, tā tā ir domāšana. ērtāk arī. Es vienkārši domāju par to, ka par naudu ir, ka mēs pie kurām lietām pierodam. Piemēram, ja es esmu pieradusi, ka man visu laiku pietiek tikai līdz, un ne vairāk, tad tā ir mana komforta zona, un ja man iedod vairāk, es nemaz nezinātu, ko darīt ar to naudu, kas man plusā pēkšņi būtu. Tas tā kā tev jāstrečo reāli savs prāts arī vispār ar lielāku naudu operēt, un iespējams, ka tu drošāk jūties nemaz nenopelnot vairāk. Un tas ir atkal jau tādā mindset jau jautājumā, bet man šķiet, ka tāds strādā arī. Tā tas arī ir, protams, ka tu pierodi pie kaut kāda minimāla naudas apmēra, tu pierodi, protams, tu drebinies, es nesaku, ka tu, bet vienkārši cilvēks drebinās, viņam varbūt tās visam nepietiek, ko viņš grib, bet viņš ir pieradis pie tā, piemēram, 1000. Viņš zina, ko ar to darīt. Viņš zina, ko ar to darīt, un viņš zina tās savas emocijas pie tās konkrētās naudas summas. Un viņš nezina, kas tur ir, ka varbūt arī vairāk, ko darīt ar summu, ja man būs vairāk. Jo, nereti ir tāds banāls piemērs, bet tiešām ar cilvēkiem, kuri vinnē kaut kādās loterijās, viņi sākotnēji ļoti priecīgi, viņi padzīvo kaut kādu laiku ar šo te naudas summu, un viņi pat nezina, kā viņu lietot, kā viņu izlietot. Un, man liekas, ka nelaimīgākie cilvēki arī ir tie, kuri vinnē šajās loterijās, un viņi šo te naudu izšķiež, jo tas viņam īstenībā iedod pilnīgi pavisam citu, kā saka, citu pieredzi. Jo tas arī tāpatās arī ar biznesu, kad man patīkās tas process, ka es pati savā uzņēmē darbībā, es pati kāpu pa mazām pakāpienam uz augšu. Jo, lai arī es esmu finansists, es tomēr esmu cilvēks, es esmu tomēr sieviete. Un arī es kādā brīdī izdaru kaut kādus, varbūt pārsteidzīgus lēmumus. Un tas ir totāli ok manam raksturam, manai vienkārši arī riska apetītei, bet man patīk tas, ka es, lēni, vienmērīgi, es varbūt neteikšu lēni, bet ka es vienmērīgi eju uz augšu. Jo viena lieta ir tad, kad tu nopelni, cita lieta ir, kad tu tērē to vienu un to pašu naudas summu. Jo arī es, protams, esmu strādājis arī ar uzņēmuma finanses, kā algotais darbinieks, pieņēmis lēmumus arī par miljoniem, bet tā ir viena lieta. Uzņēmējdarbībā pelnīt tā atkal ir cita lieta. Tu paņem no bankas hipoteku, tu iedod 100 000 vai 200, tā atkal ir cita nauda un tā ir atkal cita pieredze. Mēs ar naudu visu laiku saskaramies, bet no dažādiem aspektiem. Tāpēc tā vienmērīgāka iešana uz augšu biznesā, viņi ir labāk nekā hops, un tu tur kaut ko esi, un tad ir tāds, ko man tagad darīt, kā man tagad klients apkalpot, kā man tagad vispār menedžēt savas izmaksas. Man patīk rutīna. Rutīnas tāda iešana uz augšu. Jā, nemaz, ka viņi ir veselīgi, viņi strečo tādā patīkamā apmērā un saprotamā. Un to es vairāk pierodu. Saku, ja man tiešām sākumā es svinēju savus pirmos 100, man liekas 2000, tā būtu nenormāla laime. Ja es kādreiz nopelnīju, tagad bez 2000 vispār nedrīkst rādīties, jo man tad viss vienkārši fiksētās izmaksas brūk un jūk. Ja? Un tad, kad es šogad sākumā man bija ļoti labs 1 mēnesis, es uzreiz tur 2 lieli ceļojumi un tā, un tad beigās, lai īstenībā, protams, ka es nopelnījis, bet otrs es atkal noliku to savu bilanci līdz tam, kur es zinu, ka tas ir mans saprotamais līmenis. Un šis bija ļoti interesants, bija vienās mācībās, kur mēs arī par naudu runājām no visādām sistēmiskajām pusēm un visu kaut kā. Un tur bija katrai jāpasaka, cik viņa atļauj sev nopelnīt. Un īstenībā beigās bija ļoti precīzi. Pat, ja, piemēram, viņai apgrozījums ir, pieņemsim 10 000, viņa saka, es tev atļauju nopelnīt 4 000. Kur paliek tie pārējie? Un izrādās. Uzreiz kaut kur atdod, kādam nopērk tur dāvanas lielas, kādam nomaksā parādu, kādam tur mašīnai piemet. Vienmēr sakot, ka visu izdara tik un tā, lai beigās būtu pie tā komforta cipara un nepaliktu pie tā lielā. Tā kā tas ir interesanti, par tām naudas attiecībām, man liekas, ir baigi forši likt kopā, to
Excel, to racionālo. Man liekas, ka ļoti svarīgi, tā ir noteikti viena lieta, ko es gribētu novēlēt visiem, kas iesāk biznesu. Uzreiz jau sākt šos te atlikt un tos buferus taisīt, kas var noderēt kādās situācijās, īpaši tad, kad tu esi solo uzņēmējs, tu pat atvaļinājumu nevar paņemt, tev jau neviens par to nemaksā. Tad tev reāli ir tukšums, ja? Tad tev vajag to aizpildīt. Vai, nezinu, tur slimība kaut kāda vai jebkas. Tad tu jau tam gatavojies laicīgi. Un bieži vien, iespējams, tas laicīgi ir tā, ka tu gatavojies gadu, 2, 3 iepriekš tam, lai tu varētu finansiāli šo izdarīt. Un otrs ir par to mindset, jā, cik tu atļauj sev nopelnīt, kādu enerģiju tu tur jūti un ieliec, ko tu vispār gribi šajā, kāda ir tava elastība, piemēram, mainīt, ja kaut kas nestrādā, un saprast, ok, šis modelis vairs nav, man vajag jaunus produktus. Un arī, jā, cik mēs atļaujam īstenībā sev nopelnīt, un bieži vien mēs jau paši sevi turam tajos grožos, ka, vairāk jau ne, jo tu vienkārši, tev korķis izsitīs savādāk vienkārši. Es uzskatu, ka jebkuru no mūsu klausītājiem, kuru šodien klausījās, kur arī ierakstīja komentārus, ir tiesīga pelnīt vairāk, ir tiesīga prasīt arī savam pakalpojumam vai produktam cenu, atbilstoši kāda tā ir. Tikai mans ieteikums ir pierakstiet, ko jūs darat. Cik jūs saņemat katru mēnesi, cik jūs iztērējat. Varbūt tas liekas, man jau tur nekā nav, jā, man tas bizness tur ir maziņš, jā, kā man nesen arī klienti, kurai ir mēneša apgrozījums 10 000, viņi saka, es nākšu pie tevis tad, kad man būs vairāk. Tā nē, vienkārši rēķinam, skaitam līdzi, domājam prātīgi. Jā, jo mums patīk braukt atvaļinājumos. Un vienā no arī saviem postiem es teicu, ka plāno savas finanses, tāpatās kā tu plāno arī savu atvaļinājumu. Jo atvaļinājumu mēs mākam forši sariktēt, saplānot, kur brauksim, kur paliksim pa nakti, ko darīsim. Un to pašu mēs arī varam darīt ar uzņēmumu finansēm. Jā, un viņš iemācīties ilgtermiņā uz viņām skatīties. Man liekas, tas arī nevis tā izšauj un tad domā, ko nākamā mēnesi likt uz galdu, vai ne? Super. Labi, tur bija dažādi komentāri jautājumi, varbūt, kuros tagad mēs neiedziļināsimies, neiesim iekšā, bet paldies tev par sarunu. Tad es saprotu, ka tev var strādāt individuāli, ja tu konsultē, tevi var paņemt sev par droši vien godīgu un taisnīgu samaksu. Tā. Bet jā, man liekas, ka šī lieta ir forši svarīga, par naudu ir jārunā. Nauda ir jāzina, cik viņa mums ir, cik mēs viņu gribam, cik mēs viņu tērējam, cik mēs viņu dabūnam iekšā, un arī, kā atceramies, biznesa nav mūsu bērns. Mēs drīkstam kaut ko šķepelēt nost, mēs varam mainīt produktus, likt kaut kādas jaunas enerģijas iekšā, un dažkārt mēs viņus varam arī vienkārši slēgt ciet. Ja ir tāds veids, ka ir pienācis īstais laiks. Tieši tā. Tā kā viss ir iespējams. Tieši tā. Paldies tev, Diana, par sarunu. Laura, paldies tev par sarunu, tiekamies grupā. Tiekamies. Un jā, paldies par darbu, ko dari. Man liekas ļoti labi, ka ir jārunā par šīm lietām. Saprotamos veidos cilvēkiem tur, kur viņi ir. Jā, negribās, bet vajag. Jā. Labi. Super. Labi, visiem paldies, kas klausījās un tiekamies internetos. Jauka diena. Čau.